Sveiki, mani sauc Mārtiņš Flaksis, un es šodien prezentēšu savu pieredzi starpkultūru lietošanā savā saimniecībā Krastmaļi. Mazliet par mani un par mūsu saimniecību. Saimniecība atrodas Liepājas pusē. Es esmu beidzis LLU agronomus, esmu mācījies arī MBA tālāk. Un saimniecība, mēs apsaimniekojam 560 hektārus, puse aptuveni vai drusku mazāk ir ziemas kvieši, tad ir zirņi, ziemas rapsis, facēlija, zālāja sēklaudzēšanas lauki, un visi šie saimniecības pamatideja ir sēklaudzēšana, un tas ir mūsu tas pamatvirziens, pamatdarbība. Publiski vairāk es esmu pazīstams varbūt kā Krastmaļas sēklas vadītājs. Tas ir uzņēmums, kurš tirgo un pavairo zālājas sēklas un arī starpkultūras, facēlijas, āboliņi, tie paši zirņi, sinepes ir bijušas un tādas lietas. Tāpēc man ir arī sazināšu liela pieredze ar to, ko mūsu klienti saka, ne tikai mēs paši izmēģinām, bet vēl mūsu klienti, ko viņi saka, ko ir eksperimentējuši, ko ir darījuši. Un to arī mēģināšu šodien jums pastāstīt. Kāpēc tad es to daru un kāpēc, tas ir arī rakstīts visās grāmatās un citur. Tas pirmais, varbūt galvenais iemesls jau ir augsnes struktūra, mikrobioloģiskā aktivitāte, teiksim tā, augsnes veselīgums. Jo tas, ko es gribu panākt ar šīm starpkultūrām, ir, lai mana augsne tiešām ir veselīga, lai viņi dabū organiku apakaļ, to, ko es no viņas paņemu un aizvedu prom ar graudiem, to atdot apakaļ. Un tad, protams, jau nāk arī vispārējie bonusiņi, teiksim, erozijas ierobežošana, samazināts minerālmēslu devas. Arī tas ir, ar ko mēs eksperimentējam, gribam sākt un gribam uz to iet. Protams, barības vielu izskalošanās samazināšana, lai tik daudz neiet prom un pat nepārveidojās neuzņemamā formā. Un tas viss man iet kopsolī ar bezaršanu, ar CTF, tas ir Controlled Traffic Farming, kā mēs kustamies pa lauku ar tehniku, bet, tas visam paša pamats ir vienkārši domāt par augsni un maksimāli labu augsni sev dabūt savos laukos. Diemžēl mana bilde, erozija, liekas, ka jau viņa nav, bet ja pastās grāvī un cik tur ir netīrs ūdens un duļķēns un kāds viņš aiziet prom, tad mēs zinām, ka tas visas ir māla daļiņas, mikrodaļiņas, kas visas aiziet prom. Mūsu lauks ļoti smuki ir ūdens aiznesis prom augsnes virskārtu. Ja ūdens erozija mums visiem ir skaidra un saprotama, tad šī ir arī mana bilde. Cits lauks, ne mans lauks, bet mūsu pašu pagastā, viens no pavasariem, šķiet 18. gada pavasaris, kad ir vējš ir vienkārši aiznesis augsnes virskārt prom. Un kur tur bija grāvis, iedūra lāpus, nofočēja. Blakus var redzēt mintila tehnoloģijā sēto zirni, tajā brīdī viņš lien ārā no zemes, bet tur ir salma virsū vēl viss, un tur neko baigi nepūta prom. Vēl, kas man lika par to domāt, ka ļoti labu laiku apakaļ mēs tur visi reklamē, visu kaut kāds piedevs, tur dīkšanai, vēl visu kaut kam, tad vienu no tiem mēs iztestējām. Tā bija ārzemju firma Latvijā, neviens viņu nepārstāv netirgo, bet tāda lieta kā mikorizes sēnes. Un viņi tiešām palīdzēja dīkšanai. Un tad man arī tāds galvā ieslēdzās, ja kodnes palēnina dīkšanu, bet mikorizes pātrina dīkšanu, tad ko es īsti gribu savos laukos, ko es gribu redzēt, kāds grib redzēt savus sējumus pēc 5 dienām, 10 dienām, 20 dienām un kulšanas laikā. Un tad, kad es sāku lasīt, tad bija viens no faktoriem, ka mikoriza dzīvo uz dzīviem augiem, uz dzīvu augu saknēm šī sēna. Viņi nespēja izdzīvot bez dzīvām saknēm vairāk kā 20 vai 30 dienas. Tas arī viens no iemesliem. Sliekas, protams, tie mūsu mazie darbinieki, jo viņas vairāk, jo labāk, jo viņš ir tās, kas to augsni pārtājas par veselīgu augsni, par pārveido augam uzņemamās barības vielas. Tas ir tas, ko mēs tur visi gribam redzēt. Un ar vienu lāpstu tracienu aizvien vairāk un vairāk tās sliekas. Te ir ar mazs video no man draugu, kur viņš uzņēma un priecājās, jo vairāk, jo labāk tie mazie darbinieki tur augsnē iekšā. Un, protams, jo mazāk to augsni kustinam, un jo viņām ir tur interesantāk, jo viņas tur būs vairāk.
Pašiem tas arī bija kaut kādā 2017. gadā tāds slēdzis un pāriešana varbūt, kad vēl 16. gads mēs tur, kur vasaras vidū plēsām tīrumus, ārām, mocījāmies, mēģinājām sadragāt tos mālu klučus, kas tur bija uzlausti, ķieģeļi, galvaskaus vai kā tur nosauks. Nākamā gadā, kad mēs to pašu raps iesējām jau, kā cits saka, heavy tehnoloģijā, tad jau, jā, tas pašiem arī bija tāds, ka, ok, šitas viss strādā, tas iet un ir jādara. Viss šis princips iet kopā. Un tur ir, jā, starpkultūras, bezaršanas, augstseka. Tas nav tikai tāds viens, tikai starpkultūras, ko viņi tagad ieviest, un es ļoti iegūšu no tā. 15. 16. gads ir, jā, tad sākās šīs domāšana pāreja, un mums vienmēr bija attaisnojums, nē, Latvijā jau tas nestrādās, tas tur Vācijā, Francijā, citur kaut kur, bet viens no maniem klientiem pierādīja pretējo, un tad mēs arī ne joku pēc, bet es pats gribēju redzēt, vedu dažādas analīzes uz laboratoriju. Te ir viens no rezultātiem - zaļā masa 28 tonnas, sausne gandrīz 5 tonnas, fosfors, kālijs, magnīzs, kalcijs. Ja fosfors ir maz, tad vismaz kālijs 118 kg uz hektāru. Tas ir daudz. Šādus testus mēs arī turpinājām. Cits tests bija arī ar ļoti mazām izsejas normām. Eļļasrūks 6 kg, vīķis 2, griķi 2 kg. Šajā gadījumā mēs ņēmām testu gan no virszemes masas daļas, gan no sakņu daļas masas. Un man atlika vienreiz paraknāties, mēs paņēmām tās saknes, un tur ir viss skaidrs, ka tā sakņu masa ir tikpat liela, cik tā virzemes masa. Tātad viņas ir, jo lielāka virzemes masa, jo labāka sakņu masa. Protams, mēs tur nerušinājām visas mazākās saknītes, tik paņems tikai lielākās saknītes, bet reāli tur tas kālijs arī ir, un sausnes, jā, tur var redzēt sausu 0,8 tonnas un saknes 0,97 tonnas uz hektāru. Un tas bija lauks pie tik mazām izsējas normām, kurš ir rudenī sēts un rudenī audzis pēc ziemas kviešiem, un tas ir precīzāk šis lauks. Tad man bija tāds, wow, ok, šitas sāk strādāt, man tikai nav vairs attaisnojumu, man tas ir jāievieš arī savā saimniecībā, jo tas strādā Latvijā, šeit pats Sprundā, netālu no mums, tātad man tas ir jādara. Nonākot pie tā, ka es to gribu, un pats sev arī galvā nolikt dažus pieturspunktus, lai pašam būtu vieglāk. Protams, starpkultūras izmaksas, viņas nedrīkst būt lielākas par tiem 30 eiro uz hektāru, varbūt tur 40, kaut kas tam līdzīgs. Un tas ir arī vēl pie nosacījuma, kad mēs izmantojam labu sēklas materiālu. Savā saimniecībā mēs izmantojam tur tikai certificētu sēklas materiālu, visu, ko mēs pērkam klāt. Līdz ar to ir, jā, tas bija pirmais, jo dārgi maisījumi tur ar ekstra sastāvdaļām, bet ar 70 eiro uz hektāru es varbūt tur iesēšu kaut kādu pamēģināt, bet lielā ražošanā es neieviesīšu, jo tas būs vienkārši pārāk dārgi. Nākamais punkts man bija viegli izaudzējums, proti ierīkošanai jābūt ar zemām izmaksām. Un nākamais punkts, ko es ar galvā liku, kad es negribu savā sēklaudzēšanā pieļaut kaut kādas kļūdas, līdz ar to ir šī starpkultūra nedrīkst radīt problēmas nākamajai kultūrai. Te ir jābūt viengadīgai, pa ziemu nosalstošai un viegli izmigojamai pēc tam. Tie man bija tādi faktori, ko es ņēmu vērā un ko mēs paši nolikām, lai vienkārši paši nekļūdītos. Ko tad mēs darām? Mēs sējam ar minerālmēslu kaisītāju pāris dienas pirms kūšanas. Ja visas pārējās fotogrāfijas ir manas, tad būs 2 fotogrāfijas, kura nav mana, un šī ir viena no tām, bet šī ir mums klients arī šeit pat Latvijā. Mēs paši sējam uz 24 metru tehnoloģisko sliedi, Amazonas kliedētājs, 24 metri vīķis, eļļasrūks, tur nav problēmas, pat arī facēlī var aizmest. 30 metri, tur vīķis, rutks var, bet ir jābūt noregulētam un labi. Man ir klients, kas kliedē arī uz 36 metriem, un tas jau ir interesanti. Lieli platumi, jā, pa vidu var nepārklāties un jānotrāpās, ja varbūt bezvēja laikam un pārējais, bet arī jāskatās šī tūte, jāceļ augstāk, jātais kaut kāds papildus rāms, kaut kas tam līdzīgs, tā, tas ir risināms. Mūsu klasiskā recepte 10 kg eļļasrūks plus 10 kg vīķis, var maisīt kopā un kliedēt vienā piegājienā. Šogad mēs eksperimentējām arī vīķi, tikai vīķi, vēlāk redzēsiet.
Mēs esam kaisījuši arī lupīnu, bet īsti varbūt man nepatika, pārāk liela sēkla un bija pārāk maza lauktīdzība. Esam kliedējuši arī facēliju, bet tur tieši tas, kad viņi nedrīkst maisīt kopā ar citām, jo viņai citas sēklas daudz mazākas un lido pilnīgi savādāk. Un uz lieliem platumiem nē, 24 metri vēl jā. Tā, kad ņemam pāris dienas pirms kūšanas, kliedējam ārā, arī veids, kā var kliedēt, arī tas ir Latvijā. Konkrēti mūsu klients uztaisīja ļoti vienkārši kliedētāju, kā var arī dažādas maisījumus, arī dažādu sēklu izmēriem izkliedēt uz lielākiem platumiem. Pēc tam mēs kuļam. Ko var redzēt, ir eļļas trucks. Kuļam konkrēts viens lauks. Tagad būs bildes, gan būs dažādas, bet pa vienu konkrētu lauku izkliedējam. Tad jau pēc kūšanas pāris nedēļas tu redzi kaut kādu šādu skatu. Tur ir arī lupīna, kur mēs eksperimentējam man rokās. Vēl pēc kāda laika tu sāc jau piefiksēt, ka vīķi sāk strādāt un sāk saistīt atmosfēras slāpekli, veido gumiņu baktērijas, viņi ir rozīgi, viss notiek. Paiet vēl kāds brīdis, lauks jau paliek šāds, un tu jau sāc jau smaidīt, jau kad viss ir izdevies vienmērīgi. Viens no pirmajiem gadiem mēs tur cītīgi skaitījām laukdīdzības, skatījāmies, rēķinājām, sliktākā vietā 33%, labākajās vietās 120%, tā kā, tur īsti neredz problēmu, jo arī bildēs vēlāk redzēsiet, kad lauks, kas ir kliedēts, viņš ir vienmērīgs. Skaisti zied rudenī, viss kārtībā, pēc tam šī masa nosalst un nav problēmas nākamajā rudenī. Lielās platībās, 100 hektāri, mēs to sākām darīt 2018. gads. Protams, izvēlējāmies vissausāko iespējamo gadu, nekas nedīkst visu augustu, sadīkst kaut kas, kas iekrits tikai iekšā zemes plaisās. Ritīgs stress jau ir, domāju, nauda laiks arī pavelt izmests vējā. Pēc tam rudenī, šī bilde konkrēti novembrī, skaties, viss lauks ir zaļš, viņš ir nolicis uz to starpkultūru bez problēmām. Pēc tam testējām arī pievelšanas rudenī. Mūsu rezultāts jāstāsta ar kādu semšīnu sēju, bet, ja ir ziema, tad tas nav vajadzīgs. Mēs testējām arī resnos saknes eļas rutku. Ļoti interesanti štelle. Tur tie testi bišķi turpināsies, bet varbūt ne standarta vajadzības standarta miksiem. Un tad ir lauks pavasarī. Augšā ir tāds standarta bildes, apakšā kreisajā stūrī ir pēc 19. gada sanāk švakās ziemas kurzemē, kad -5 grādu un nekas nenosala, bet šeit mēs ejam Intel tehnoloģijā, principā nekāda problēma iesēt. Var redzēt, ka smuka apakšā ir mitrumiņš un viss notiek. Tad šis viens konkrētais lauks, kur mums bija starpkultūra, tagad tur 80. gads sauss, bet viss sadīgi, viss smuki, un šeit ir nākamais gads, kur pavasar sējam iekšā. Protams, mēs kā tāda nestandarta saimniecība arī iesējām nestandarta kultūras pēc starpkultūras, un tā bija facēlija. Un facēlija arī starpkultūrā ļoti izplatīta, suga ļoti daudz izmantot Eiropā. Ja no sākuma es par to lauku uztraucos un ļoti pārdzīvoju, ka tur nav vienmērīga dīkšana, viss ir slikti un tomēr varbūt nav tik labi. Pēc tam, kad viss sadīgi, es jau biju priecīgs. Un šeit var redzēt, šī kā strādā sēņu tīklojums un palīdz uzņemt barības vielas. Lauks vēlāk, viss smuki zied, nekādas problēmas. Intel tehnoloģijā viss ir iesēts, viss strādā. Šeit mēs to lauku nokuļam. Un tad jau pēc facēlijas mēs ko daram? Atkal sējam ziemas kviešus iekšā. Ziemas kviešus smuki izaug, nekādas problēmas, atkal ar pieejamo tehniku uz to brīdī Intel tehnoloģijā vienkārši iesējam, nekas cits uz lauku netika darīts, vienkārši brauc ar sēmašīnu un viss. Un ir smuki kvieši. Protams, tā facēlija rudenī tur bišķi dabūja salu, bet nav tā, ka 100% apsala. Bet nākamā gadā lauks izskatās ļoti labi. Var redzēt kādu facēliju, kur ir sadīgusi pavasarī vai pārziemojusi, bet stūrī ir lauks kūšanas brīdī pirms kūšanas. Ļoti labi. Ražam mēs tur priecājamies. Ja pirms tam tas bija viens no tādiem problēmu laukiem, tad šobrīd viss bija ļoti vienmērīgs tas lauks. Un tas bija tas arī, ko mēs gribam panākt ar šīm starpkultūrām un augstnes ielabošanu.
Tālāk mēs nokūlām ziemas kviesi, tā kā mēs esam izdarījuši divas labas lietas, divas starpkultūru un nosacīt vēl viens starpkultūru facēli, ja, uz lauka, tad var atļauties 2 gadus pēc kārtas iesēt ziemas kvieši, kas, protams, nav labais tonis varbūt lauksaimniecībā vispār vai tieši šajās tehnoloģijās. Bet mēs to izdarījām, varbūt arī, lai redzētu, kāds tas ir efekts, un rudenī tur viss smuki sadīdzis, viss izskatījās labi. Kulsim, redzēsim, kā ir kviests uz kviešu pēc sādas augsekas. Cits lauks un cits eksperiments. Šis ir šogad, tas jau sanāk pagājuši gadu, 20. gads, ziemas kvieši. Pirms kūšanas ar minerālu kliedētāju izkliedējām 25 kg hektāru vīķi. Tas bija pats jūlija pašas beigas, kūlām 9. augustā. Vīķis augustā es skaitīju, tur var diskutēt, es neskaitīju ļoti precīzi, bet tā aptuveni tur bija 10 līdz 15 vīķiem uz kvadrātmetru. Cik es ātri piemetu, bija jābūt aptuveni 25 vīķiem uz kvadrātmetru. Šeit ir bilde no 15. augustā, šis vīķis, viņam vēl ir 2 nedēļas laika augt, pēc tam ir glifosāts un notilsējas tehnoloģijā iesējām ziemas kviesi. Vēlāk redzēsiet dažas cits interesants bildes. Es uzskatu, ka tas varētu būt kaut kāds nākotnes variants, nākotnes veids, kā audzēt ziemas kviešu ar mazāku slāpekļa, minerālu mēslu slāpekļa devu. Šeit ir arī šis pats lauks rudenī, kāds vīķis sadīga pēc glifosāta, proti reizē ar ziemas kviesi. Tad arī radās šī doma, tas ir kaut kā jāattīsta un jāmēģina intercroppings angliski, to ir audzēt kopā un sēt varbūt reizē, un lai tur ir tas labums arī tam kviesim no tā vīķa lielāks. Kāds cits lauks arī, ko mēs testējām, tāpat starpkultūra ar šķiet 19. gada pavasaris, sējām ar īsti tiešās sējas sēmašīnu, diska sēmašīnu, weaving. Starpkultūra ir nosalusi, var redzēt, tur ir praktiski nekā nav palicis, ja skatās fotogrāfijā, pāris dienas iepriekš ir glifosāts uzdots tam laukam, lai tur piebeigtu visu mauru karenu un visu zaļo, kas tur ir vēl parādās. Sējam zirņus, no sākuma tie lauka, kad iesēja, tas ir pirmais, kad liekas, ka, var redzēt ziemas kvieši plus arī ir starpkultūra atlikumi, bet tad, kad sāk augt, var redzēt, ka arī glifosāts forši iedarbojies. Sadīgs tālāk, viss jau sāk izskatīties ļoti smuki. Lauks vēlāk, kulšanas bildes pat nemeklēju, jo tur viss bija ļoti labi uz tā lauka. Zirņi viss izdevās un tieši tikpat laba raža kā blakus, kas bija sēta artajā un ar augsnes herbicīdu dārgo izaudzēti. Tad ir vēl viena lieta, ko mēs darām un gribam ieviest praksē aizvien vairāk un vairāk, tas ir baltā āboliņu pasējas. Proti zem vasaras miežiem, auzām, var arī zem ziemas rapšu, ziemas kviešiem pavasarī pasēt klāt balto āboliņu, 2 līdz 3 kg uz hektāra, un kur arī šī ideja jau sen ir galvā, mēs to izmantojam savā saimniecībā, jo mēs audzējam baltā āboliņu sēklu. Bet ļoti vienkārši piemērs, ja tas bija 18. gada rudenis, es biju pats aizmirsis ieslēgt sīksēklu kasti, un te var redzēt kaut kādi 2-3 braucieni, vienkārši nav iesējies tas āboliņš. Es viņu neiesēju precīzāk. Un ļoti labi var redzēt, ka tur, ko es viņu neiesēju, tur rudenī, protams, nekāds slāpeklis netiek saistīts, bet tur, ko es viņu iesēju pēc grāmatām, tie ir 30 līdz 90 kg slāpeklis, ko baltais āboliņš gadu laikā spēj saistīt. Pieņemsim kaut vai vidējais 50 kg uz hektāru. Labi, mums tur bija sēkla, lauks pēc tam pa vidu, bet principā šāds kā bildē ir pa kreisi, mēs ejam ar glifosātu un sējam iekšā ziemas kviešu. To mēs arī izdarījām gadu vēlāk, atkal ar Notil tehnoloģijas weaving sēmašīnu disku. Šis ir jau var redzēt, tur pa kreisi tālumā ir neapsēts, un šeit ir priekšpusē un pa labi ir apsēts strīpas, augsni nemaisa neko, smuki iesējam, tas diska priekšrocība, sliekām tas reku patīk, un iesējām ziemas kviešus. Tā tas lauks izskatījās rudenī, protams, visiem ir jautājums, kas tur būs nākamajā gadā, un kāpēc, un kā ir. Tad es pats sev izliku priekšā rekur ieguldījumu uz hektāru, ko es esmu izdarījis. Tātad 9. septembris glifosāts, 23. septembrī sēts, 250 kg ziemas kvieši. Tas bija diezgan novēlots sējums, 480 augus kvadrātmetru.
plus 200 kg MPK klāt, sēšana 4-5 litrus hektāru, un baltais āboliņš bija kāda 18 eiro, tur bija 3 kg uz hektāru izmaksas. Tātad, lētāk iesēt, es domāju, ir ļoti grūti, kaut vai pieskaitot to balto āboliņu izmaksas klāt. Un tieši tā pati vieta no bildes, kur bija rudenī sadīts uz kūšanu, kuļot var redzēt, vienkārši perfekts lauks. Tas, ko mēs arī izdarījām, ir šī gadījumā tā, kā ir labs priekšaugs, baltais āboliņš, starpkultūra, tad mēs samazinājām slāpekļu devu. Raža tieši tāda pati, kā tieši otru pus ceļam laukam, kur bija ziemas kvieši, šī pati šķirne sēta mazliet agrāk, pēc ziemas rapša ar lielāku slāpekļu devu. Tātad ražas nav nemainīgs, slāpeklis bija tīrvielāts, tur sanāk pa 30 ar kaut ko samazināts, jā. Līdz ar to, jā, why not? Kāpēc to nedarīt? Tāds ir jautājums. Un, šādā veidā arī mēs plānojam nākotnē reāli samazināt minerālu mēslu, slāpekļu mēslojumu savā saimniecībā. Un tad jautājums, ja mēs jau esam tik tālu izeksperimentējuši, ko tālāk darīt, es pat teiktu, ka es savos eksperimentos neesmu pat varbūt ne 10. daļu izdarījis no tā, ko es gribu, bet šī ir arī bilde no pagājušā rudeņa. Tīši, netīši mums sanāca tā, ka ziemas kvieši praktiski vienlaicīgi sāka augt ar zirni, kas bija iesēts, nokūts. Bija iesēts, bet nebija nokūts, tad bija izbiris, sadīts, iestrādāts augsnē. Un šis ir tas arī, ko varbūt nākotnē es gribu, tāpat kā ar to vīķitē laukā, kad šis zirnis vēl turpina augt pēc tam, pēc tam viņš dabiski nosalst un visu savu slāpekli dod ziemas kviešiem. Tā var darīt ar jebkuru kultūru, un tas vai zirnis, tas ir vai vīķis, tikpat labi tas var būt arī viengadīgais āboliņš, kurš nosals pa ziemu, vai arī tas var būt baltais āboliņš, jo viņš tur paliek apakšā un netraucē uz kulšanu, un var dzīvoties vairākus gadus tas baltais āboliņš. To pašu var darīt arī rapsī. Es esmu redzējis, ka pupas sēja klāt ziemas rapsim, pupas vēl aug rudenī labi ilgi un nosalst atdod galus, tā teikt, un rapsis var paņemt slāpekli no šīm pupām, no gumiņu baktērijām. Mēs noteikti turpināsim ar lupīnu, jo lupīna ir tā, kas var pacelt augšā fosforu, proti viņi var sadalīt to fosforu, kas ir augsnē, un tad nākamie augi var to paņemt. Tāpēc mēs gribam lupīnu savā starpkultūras maisījumos, bet, cik mums izskatās, viņi būs jāsēj ar sēšanu. Vai tas atmaksāsies? Nē, to mēs redzēsim, cerams, pēc šī gada eksperimentiem. Vēl viena lieta, kas mums bija, kad mēs jau iesākām bišķi testēt, mēs to var vai nevar, bet angliski tas saucās drilling on green, tā kā sēd zaļā, tas ir ūdens, starpkultūra pēc tam var turpināt augt, bet viņa ir jānosalst un tad paliek ziemas kviesis. Kā tur tā konkurence vispārējais to redzēs, bet arī šī gadījumā patestējām sēmšīnu, redzējām, ka to var izdarīt, iesēt nav problēmas, un viss ir tikai manā galvā, vai mēs to daram, nedaram, un kāds ir rezultāts. Tā kā, ar šo gan vēl es esmu mazliet tā piesardzīgs, bet mēs to noteikti arī darīsim, un vai tas būs lupīnā zaļā, kad mēs sēsim, vai zirņos, vai vīķos, vai kaut kādā miksā, to redzēsim, bet principā šāda doma ir galvā, un to arī gribam izeksperimentēt. Palielam, tas arī no manis būs viss. Noteikti gaidīsim jūsu jautājumus, un pats svarīgākais ir domā par savu augsni.